Un godīgi sakot, es pateikšu tā. Ejiet, jūs visi dirst. Es video taisu tikai priekš sevīm. Nevienam nav jāskatās. Tā, kas mums ir? Noķēru vienu. Interesanti, ka reņģis ķerās. Reņģi. Uz kaut kādu. Un viena rauda. Šodien būs zivis. Daudz nav. Ostā šodien zivis neienāca. Ķērās slikti, bet kaut kas būs. Un tāpēc arī nedaudz nokūpināšu. Vistiņu sataisīju vienkārši ar sāli un ķiplokiem. Pāris stundas iestāvēsies. Šoreiz sālsūdenī, kā vietējais teica, liekot sālsūdenī. Var tā gan tā, ka es arī vienkārši uzlieku uz resti un sāli. Uzbaru pirms sāku kūpināt bišķi. Arī labi sanāca. Redzēs, kā šoreiz būs arī labi. Sākumā jādabon būs ogles. Un tikai tad varēs domāt par kūpināšanu. Tas nav tik ātri, bet ir foršs process tāds. Čiekuri nedrīkst būt sausi. Vakar jau vajadzēja viņus apliet. Sausi čiekuri kūpināšanai nedara. Viņus vajag mitrus dabūt, lai dūms būtu. Nebija man nekā cita, tikai priede. Vajag viņu tad apdedzināt. Lai viņš apdeg. Karstumā jau nekūpinās tāpat. Lai apdeg kārtīgi tā priede un viss būs kārtībā. Koks būs apdedzis. Būs bišķi labāk, nebūs tas sveķēnums. Ogles jau ir. Ieliku šito iekšā, reku apakšā ogles likšu virsū. Šitā te. Reku. Un tagad tā. Un tu tur sēdi, ja? Netais sūdz. Citādi tu man. Tā, tagad čiekuri. Čiekuriem uzlēj ūdeni no spaiņa palika pusspaiņas, jo viņi sarāvās. Un viss. Šitā jākūpina zivs. Un to būs dūmi. Vakar jau vajadzēja viņus ielikt mitrumā ūdeni. Labi. Būs labi. Tā. Dūmi kūpinās. Reku nāk ārā. Pa augšpusi. Ir bišķi kūpinās, tas ir labi. Tas nozīmē, ka strādā viss. Acīs jau kuļi. Nē, viss strādā. Viss taču notiek. Tā arī būtu baigi labi. Lai arī kūpinās tagad. Ja kāds man kaut ko grib pateikt, ka kaut kas nav pareizi, pis tevi zirgs dirsā. Ka man neko nevar nokomentēt. Man tas nav svarīgi, ko citi domā. Man galvenais, ka man pašam patīk to, ko es daru. Un citu domas man vispār neinteresē. Es daru priekš sevīm. Ko kūpinās? Jums nekūpinās. Jūs sūkājat ko? Ledu. Pīm. Sūkājat. Suns gaida. Jā, te ēna ir kūpinās man taču zivis. Nav jau te karsti, tas bloks jau ir diezgan augsts, pat iekšā ir karsts. Paskatīsimies, kas tur ir. Oi, nevar redzēt. Zivis kūpinās. Tā, kā lai paskatās šito dēli. Re, kur ir? Reku kūpinās. Tikko ielika, lai jau kūpinās. Priežu čiekuriem. Nevajag kūpināt zivs ar alkšņu malku vai kaut ko. Jākūpina tikai ar priežu čiekuriem. Tā darīja vecie zvejnieki. Un tas ir vislabākie dūmi, vissmeķīgākās zivs. Paskak kā. Redzi? Nevajag jau nemaz. Redzi, biški. Ja sāk degt, tad bišķi ūdeni vajag uzliekt, lai gan
Bet pagaidām ir, oi, nu re, nu, un tā dūma dabūt. Posko, šitā dūma dabūt. Čuči, čuči. Saimnieks blakām var droši čučēt. Un tās zivis, kuras tirgo ceļmalās būdiņās, tie ir sūdi. Tie ir atkritumi. Neiesaku nekad pirkt saldētas sūdi, no kuriem var dabūt riktīgi caurei. Nepērciet nekad ceļmalās zivis. Tur mušas apdirsuši. Viņas stāv tur leduskapī, viņas ir boji, tur ir Nekad nepērciet tās pretīgās zivis, ko tirgo ceļmalās. Jāpaskatās, kā aug gurķi siltumnīcā. Te ir atsieti gurķi. Jā, šitie te ir, kas augs augšā. Kas te notiek tagad? Kas te pa karstumu ir? Jau tomāti. Mazie bumbulīši jau pilns ir. Kur tik skaties ir? Kur arī? Cik te karsts. Te baigi ilgi nevar uzturēt. Te ir pilns ar šitiem bumbulīšiem. Vēl iestādījām, bet labāk vēlāk nekā nekad. Gurķi maisos auga augšā. Paprika. Paprikai te patīk augt. Paska kādi jau. Šite būs. Bišķi raža. Tā izskatās mana siltumnīca. Nav vēl pabeigta, tāpēc nedirsiet, ka kaut kas tur nav. Nu, zivis sargā? Sargā. Suns savu funkciju pilda. Sargā māju. Tas sunim ir galvenais uzdevums sargāt māju. Un viņš to ļoti labi dara. Jā, reiz pa reizēm kādam iekož arī. Pareizi ir. Tā arī vajag. Nav ko svešiem te staigāt. Doma uz rudeni, uz ziemu uztaisīt normālu kūpinātavu. Šī ir tāds ātrais variants, bet ļoti labi. Nekādu vainu. Un tad to normālajā kūpinātavā, tādu, kas no koku, no lapu koku. Un tad pakūpināšu visu kaut ko. Un tad jau redzēs. Zivis arī būs vairāk uz rudeni. Laši, zuši, karūs jūras. Būs zivtiņas. Jūrā tomēr zivs ir daudz. Nav tā kā ezeros. Ar to duņu garšu. Te viņas ir tādas traknas, biezas un riktīgi smeķīgas. Jūrā zivs ir garšīgas. Visas. Jopt vai maķi, kas ar to visu tur? Forši iemarinējusies ir. Es ar ķiplokiem un sāli šitā sataisīju. Nu, pīs dirsā, ja kādam negaršos, nu šitas būs ideāls kūpinots. Viņš savilcies ir. Jā, pat smaržo forši. Jā. Šito mēs nākamo pēc zivīm liksim kūpināt. Nākamā būs vista šitie spainītī. Tikai sāls un ķiploki, bet... Diezgan labi smaržo. Galvenais ir vistai ķiploki. Ķiploki, nevajag nekādas sūdzes. Forši smaržo. Vistiņa ķiplokiem un sālīti nožāvēt. Tas, man liekas, pats labākais ir. Es tī dzirdu kaut kas krāts. Lācis te blakus vai kas? Aizmidzis. Suns vienkārši paņēma un aizmiga un krāts. Un diezgan skaļi krāts. Čuči. Labam saimniekam blakus var gulēt, suns nav jāuztraucas. Saimnieks jau sargā suni, nevis suns sargā saimnieku. Tā jau īstenībā ir. Skatās, kas tur iekšā darās. Es pis. Acīs. Tu dīrs tāds sasaro.
tikai paskatīties. Ei, tur ir ko forši. Vitī forši skats ir. Kas tur ir? Nu. Paska. Asari kūpinās. Bet vot šitas ir foršs. Un no ko ir dūmi? No ko ir tagad, pasakiet, tie foršie dūmi, kūpinājums, tas foršais, no ko viņš ir? Hui! Reku no čiekuriem viņš ir. No slapiem čiekuriem. Tikai nedirš, kā vajag alksni. Nē, nu bērzu bišķi iemet tā, lai viņam tas būtu tas oglīt uguntiņš, bet, nu, vajag mest tos čiekurs iekšā. Nekas tur nedeg. Liesmu nedeg nekas. Viss domājās, redzi, čiekuri. Posko, nu. Gaļu var žāvēt, kauliņus var nopirkt tirgu žāvēt, supām. Var nokūpināt vistiņu, nu tu līdz kūpināšu. Nu, te viss notiek. Te jau vecmeistars kūpina, jau iesācējs. Kā jau es teicu, komentāros neko man nevar uzrakstīt, jo man neinteresē, ko jūs domājat. Es video taisu sev. Un ko jūs tur domājat, man tas pilnīgi vienalga. Taro, čiči. Poskaties. No. Uztais kastus grillu un vēlē tikai. Nevajag tev neko sarežģīt. Citur vajag, man jau nav kūpināta. Uztais vienas dienas laikā kūpināta. 3 stundu darbs un gatavs. Tādu uztaisīt pa 2 stundām var uztaisīt. Sakrāmē kaut ko smuku, sazāģē reku. Gatavs. Tā kā nedīrš, ka nevar. Viss var izdarīt, ja grib. Karsts ir laiks. Karsts ir šodien. Nu, gurķa būs. Šte ir. Reku jau ir. Reku pirmie gurķi jau mums ir. Reku ir gurķīši. Reku te jau pilns ar gurķiem. Reku vēl. Nu, vēl maziņi, lai aug. Nav ko tāds mazs graust, jā. Lai bišķi paaugas. Nu, pie reizes gribēju notestēt akcijas lētākos. Nekad nepērciet šitos. Nekad dzīvē. Eļļā, tunci, šito nekad nepērciet. Tā ir vienkārši huiņa, pēdējā huiņa. Garša ir pretīga, vienkārši pretīga. Tā eļļa kaut kāda piegarša ir. Es nezinu, es pamēģināšu vēl, varbūt es kaut ko nesaprātu. Viens sūds. Tad varbūt vajag kaut kādu sīpo piegriezt vēl kaut ko. Tas ir sūds. Blīn. Taču tur dirsti, es tev neēdīšu. Šodien nav nedaudz degustācijas diena. Nopirku visu lētāko alu, kāds bija veikalā. Kas tas ir? Hui viņi zina, kas tas ir. Kaut kāds sūds noteikti. Nu, taisam vaļā. Jāpagaršo būs. Interesi pēc. Ko tie alkaši īsti dzer? Ko? Tā. Nu jā. Nu viss ir pielēj pilnu krūzītī. Nu degustēsim tagad. Eiropas Savienībā. Hui viņi zina, kur. Kaut kādā dirsā ražots pagrīdē. Nu, pīs dirsā laikam nebūs dzerams. Tikmēr jāpaskatās, kā te kūpinas. Jāapgriež laikam. Apsēdos pie malkas te. Man liekas, ka es vēmšu. Ne jau no to alu vēmšu, bet no to tunci. Jo tas bija, izcili. Viņš nevis slikts, bet izcili pretīgi tā eļļai kaut kāda piegarša.
Bet no to bišķiņ tā kā uzrāva augšā nav labs. Nē. Fiks kaut kas jāpaņem pa virsī. Man pat asars bišķi acīs ir. No tuns, tieši no to tuns. Tagad iedzeršu to sūdu ālu tulīt. Viņai no degustē krūzītē. Man liekas, tulīt ties ārā viss. Smaržo jau kā pēc alu, nevar saprast. Tas ir riktīgi kaut kas vāj. Lai cik viņš tas sāls nebūtu sūdīgs, bet viņš ir labāks par to tunci. Un viņš man pat bišķiņ nosita to tunci. Man liekas, ka man bišķi sūdīgi pārķēt, bišķi pavēmt. Praktiski jau tā varētu ielikt arī desu, uz kādu laiku bišķi pakūpināt un tā haps ciet. Arī nebūtu nekāds sūdīgais variants. Varbūt labāk garšot. Jā, kas to lai zina? Vecais Anģis, tāds čoms, vecs vīrs, bišķi pakūpina savu pipeli, riktīgi melu nokūpina, kā riktīgam nēģerim, aiziet pie mauksni, izlāk ārā galīgi melis. Viņš saka, kas tas tāds ir? Kā kas tas tāds ir? Zveņģeli tā ir kūpināt, riktīgi Latvijas zvejnieku gaumē, riktīgi garšo pēc kūpināt reņģi un buti. Viņš saka, vai, šitādi es neņemsi. Vecais saka, kā neņems? Viss vecās jau ņem. Vecens zivu fabrikā, kas strādā. Labākā manti. Jāpagaršo tas sāls vēlreiz. Buļaļ, tu dirs kā viņš pretīgi garšo. Pasaks jau var stāstīt, bet dzīve ir dzīve, un dzīvē dažreiz arī tā šitā sanāk. Kā vecajam Anģam izvilkt ārā lielo melo zveņģeli. Bet vispār sāk jau degt, kaut jau jau asaru. Gandrīz dirsāpī tikko bija gandrīz riktīgā dirsā, nēģera dirsā. Jāts jau ēd ārā tie dūmi. Bet šitā kūpināšana nav joks. Tas ir, es nezinu, vai es otrais šito darīšu, bet tas ir baigi smagais darbs. Pirmām kārtām, tu viss smirdi kā pats kā bute, kā kūpināt reņģi. Tev jāmazgā drēbes, tev mati netīri, tev viss smirdi, ieies vietējā veikalā. Pateiks, pis ārā no veikala, tu no tevis nes, iekāp savu autobusā uz Rīgu, pis dirsā, autobusu šofers izmetīs ārā. Tas nav labi. Man pokuj. Bļaģi ar ārā, biškiņ, tā kā nevajag daudz, bet biški. To ugunīti, lai nav, bet lai dūmi ir. Uzlies pa daudz, atkal būs. Jā, kuriem pa jau, nē. Jop, твою мать. Tas tur dirst, paskaties. Bļaļ, es neko neredzu. Pilnīgā dirsā. Zini, skaties tā kā dirsā, neko neredzi. Tas jau ir rezultāts, vai tas? Nē. Bet tas ir labi, tā esam cieti. Lai kupinās. Būs riktīgi zacenīt. Viss arī būs jau ievilkusies jau kāds 2 stundas jau, ja ne vairāk jau. Es viņu pakratīju ar tiem ķiplokiem un sālīti. Būs labi. Smaržo labi un arī garši ķiplokaini. Viss tā jau vajag to ķiplociņu tomēr, nevis neko lieku nevajag. Bļaģ, jāmēģina to alu atkal iedzert. Nopirkt, ir ārā nelies.
tas ir diezgan grūti viņu dabūt iekšā. Viņš grib nākt ārā. Es viņu gribu, lai viņš iet iekšā, viņš grib nākt ārā. Un tad notiek tāda cīņa, iekšā, ārā. Tā kā vecai, labāk neteikšu, vecai tantei Jāņonkuls mēģina dabūt iekšā, nekas nesanāk. Vecen, vaid, ļauj, tur vispār vecais iebāž labāk gurķi un aiziet ravēt kartupeļus. Viss tā dzīve laukos. Bet, ja godīgi, piemēram, kūpināt zivs vai gaļa, vai kas tas būtu, tu neko labu nevar nopirkt ne tirgu, nekur. Tu vari tikai pats uztaisīt kaut ko labu. Jo tirgošanai tā esam mēslus. Tas ir uz pārdošanu, un tas nav nekas labs. Tā ir... Bļaģi, deg jau! Joptu vaju maķi! Atkal deg! Pagaidi bišķi. Joptu vaju maķi atkal sāka degt jau zivis. Bļaģi, dūmel acīs! Ej, tu dirst! Puh! Ko? Tūlīt būs tās zivs, es taču nevaru tik ātri nokūpināt. Jā, diezgan smeķīgi izskatās. Tūlīt būs jāņem nost. Būs jau gatavs izskatās, jāliek tagad vista. Jūs ziniet, kas ir tāds pacietības mērs? Tas ir tāds mērs, kas nav metrmērs. Man viņš sāk jau bišķiņ zust. To tikšu vistu virsū. Tagad jāņem nost no tās restas. Tā, lai nesapurgātu. Vēl bišķi karstas pat ir. Ei, baigi jau neizdodas. Nē, ir okei. Saliksim kaut kādā trauciņā pagaidām. Jo nav jau eku kūpināt reņģi. Nu, būs labāk pa kolks reņģi vai... Nu, gan jau būs okei. Nu, reņģi. Galvenais, ka tu pats esi viņu noķēris. Pats pagatavojas un pats vēl ēdīs. Tā ir rauda jūrā ķertā. Ei, nē, ir jau forši. Jā, kūpināts asars šitas ir tāds. Kāda vaina. Rītīgi smeķīgi zivs, nokūpināts šitāds te ar sālīt tikai. Oi, smaržo jau nu dievīgi. Bet tas ir to vērts, ir to darīt. Tas nav alus. Tā ir žļērga. Nu, riktīga žļērga. Es pisību jau maķi. Vista kūpinās tagad. Man liekas, ka jau deg nevis kūpinās. Tas nav dzerams ir, bet nav baigi labs. Visu jācep ātrāk, nav vairs laika gaidīt. Visi grib ēst. Johaidī ar ārā. Jācep ātrāk ir, Šitu vairs nevar kūpināt, vienkārši jācep. Neapdedzināt šņukuri. Labs. Piss, tas būs labs. Bļaļ, ko karsts es nevaru. Nu jau es cepu uz ātro. Man jau gribās ēst, es vairs neiešu te kūpināt, gaidīt kaut ko. Vienkārši gribās kārtīgi pierīties vistu. Sēsties, pierīties un viss. Neies cauri te kaut ko kūpināt, vairs 2 reizes dienā stāvēt, pēc tā kā muļķim 5 stundas. Tu dirst kas pa uguni. Pat ja tu izcep vienkārši veikalu nopirkt pliku gaļas sāli uz ugunsku, tā būs 100 reizes labāk par veikalu sūdu gaļu, kas jau gatava. Sazina, kas tur iekšā ir sabāsts, to nevar zināt. Bet tu tīri gaļu, sālīt uz uguni var izcept, un tu zini, tad būs gaļa.
Nu, pati gaļa jau būs bijusi saspicēta visādiem sūdiem kopā, bet vismaz nebūs vēl kāds cits nogrābstījies vēl tur ar savām netīrajām ķetnām. Fū, bļaļ. Kādā? Arī gaidi kaut ko, ja? Šitā kūpināšana, nu, pizdu. Nē, nu forši, tikai bišķi ar ģīmi pielikt. Diezgan liels pasākums. Un labi, tūlīt būs gatavs. Vistai galvenais ir pirms tam samarinēties. Vai ar sāli, vai ķiplokiem, vai ar ko. Man tikai ķiploki un sāls. Bet viņai jāsavalkās, viņa nevar. Bet izskatās, ka ir baigi. Jā, izskatās, ka būs ēdams. Tas nav kūpināts, bet tas ir cepts uz grila. Bet nu būs forši. Jādegustē pašam savus ceptais vista un zivs vēl būs. Un tas jau būs interesanti. Jāsaka taisnība, kā ir. Neko nevar melot. Sūdīgi vai labi, kas trūkst, kas netrūkst. Jāpasaka, kā ir. Un tagad būs jānoprovē, kas te sanācis ir. Jāieliek tas pats ūdenes sāls. Ārā ir nelies. Nu, kur to sunīts nāk? Nav te nekas, kauliņi nav. Kauliņus es tev nedošu, suņiem kaulus nedrīkst dot vistu. Īpaši vistu kaulus suņiem vispār nedrīkst dot. Īpaši jau takšiem. Nāc šupur te. Nāc te. Jā. Jā, nāc sēdēniņā. Nokūpināts. Nu jā, šitas bija izcepts vienkārši. Un asars es kūpināju, nu, kāds 2 stundas. Ojo, viņiem bišķi pat jāatdziest sākumā, man liekas, te viņi garšīgāk. Nē, smaržī vienkārši baigpašā. Ui. Ko es sākšu, es pat nezinu. Sākšu ar to sūdēnu alu. Nemaz jau tik sūdīgs vairs pat neliekas. Liekas jau pat īri labs. Nē, sākšu ar zivi. Kāds garšīgs te ir. Jā, nu ziniet, tā tomēr ir. Tas ir. Jā. Tas ir kaut kas garšīgs. Tas nav. Nu, veiklos jau tādas nepārdos. Tad jau viņam cena būs, neviens nepirks. Kā krievu laikos teica. Ja tu gribi labu vistu žāvētu, veiklā nedabūs. Tikai mājās žāvēts vists var nokūpināt, nožāvēt. Bet tikai tā es ar sev, svešiem nē. Tā, vistiņi. Suns jau nāk. Nav tā nekas. Pagaidi. Tev arī maz gabaliņi. Pagaidi, karsts ir. Karsts karo. Daudz tev nevar, tikai bišķiņi. Ir sāls ir klāt. Sāli sunim nevajag dot. Sāļu sēdienas sunim nevajag. Tā. Mums ir tā izskatās, jā. Veiklā nav vist ar kraukšķīgu garoziņu. Tāda, kas kraukšķi, jā. Tur būs tādā, kā krievis saka, zalupa. Tādu tu nedabūs veiklā. Nekad. Nu, kas ir šķaudi? Jā, un tā ir manta. Tas ir.
To visti dabūju ceptu strauļo, bet viņš ir garšīgs. Tā visti garšīgi. Viņš to ķiploku tā kā nevar pat just, bet pagad. Tā paņem no to grilu nost tas. Ko tādās labs gabaliņš. Uzcuns skatās acīs, jā. Mazais mazulis, jā, skatās. Pagadi. Nu vēl bišķiņ tev iedos. Un tas ir viss, tev nedrīkst sāļi, nē. Nav jau sāļas, bet labi, viss. Šito vēl krikucīti un viss, jā, viss pietiek. Vairs nedrīkst sunim sālīt. Nē, ir jau ļoti garšīgi. Forši. Jā, pat degustē vēl tā reņģi. Tas bija asars, jā. Kur tā reņģi palika? Tā bija raudiņa. Kur ir reņģi? Oi. Un šitā nav zviņas, ir reiz uzreiz. Uzskaties kāda zeltaina. Jā. Nekad nebija ēdis labāku žāvētu reņģi. Es kūpim pirmais dzīvē, bet viņš žāvēm pirkstus laiza te zem galda, suns. Tik smeķīgs. Tas ir. Šito nevar izstāstīt. Šitas, man liekas, vislabākais no visa. Asar arī. Bet tā reņģe. Ot šitā ir manta. Visas viņas ir. Garšo, vienkārši suverīgi. Te pat asaks nav reņģē. Kādā? Ņem šito, ņemī. Apēd šito. Vajag neko nedabūs, jā. Asariem jau arī. Kaut kā paņem šito te. Garšīgi. Vienkārši viss ir garšīgs. Un viss te jābeidz video. Vienkārši. Jāpēd un viss iet uz jūru peldēties. Nē, zivs garšo. Boj, forši. Ideāli garšo zivs. Zivs garšo ļoti labi. Vista kā vista, bet zivs, tas ir. Tas ir vienkārši, labākais. Garš ir perfekta.